turpinās play-off pirmās kārtas spēle. Visi ir saskatījušies sapņu komandu un mēģina būt uzdevumu augstumos. Bet nu ko, mēs tuvojamies VF Rīgas Plus Superlīgas finālām! Populārākais teiciens? Nē. Un tev pašam ir kāds populārs teiciens, ko tu izmanto ikdienā? Darbs man ir nieks padarīt īstas prieks. Klauna apēd. Tāds ir vienīgais teiciens. Kā man šitā pāst mutē? Pats es nevienu, bet zinu, ka daudz kaut kāds piedūriens saka. Pieduries vēl kādi ir? Nē. Nu, ja lamu vārdi, kurš bieži dzird. Nē, tos mums nevajag, tie mums nedara. Es neesmu pamanījis, laikam nē. Tu, piemēram, tu pieduries, čilāut. Jā, tu pieduries, tas ir visu laiku. Visiem. Tu varētu kaut ko nopliest. Jā. Tev filmē, bet tā normāli nevis kaut ko. Nu, aktīvāk. Var riktīgi ātri kaut ko darīt. Cik ilgi jātrenējās, lai nonāk līdz tādam līmenim, ko tu mums tikko parādīji? Nu, apmēram kaut kur 7-8 gadus. Jā, es domāju, ka sekundes. Kāpēc tev svarību nekad neskaties? Jāskatās? Es tev mulsinu? Nē, man kamera mulsina. Bet jau skaties no puses, kur ir kamera, nevis tur, kur es. Nu. Ak, Dievs, kāds samulsi. Es esmu Begimots, es atbalstu labākos Rīgas centra humanitāro vidusskolu, tāpēc, ka mēs esam labākie. VF Superlīgā pirmo reizi šo sezonu tika manīts tāds skaitlis uz tablo 102 punkti. Kā jums tas izdevās? Nu, bija jāsaņemās uz šo spēli. Kā redzējāt, kur mums bija notraumējies Kristaps, kurš mums tā kā komandas līderis principā. Un negribējās jau tā kā pievilkt, viņš sēž malā un redz, ka komanda zaudē, tāpēc arī vajadzēja uzvarēt tādu lielāku starpību, lai nākamajā spēlē būtu vieglāk spēlēt un uzvarēt. Visiem patīk vecās labās dienas. Visiem patīk diskotekas, 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 diskotekas. Mēs nesakojam pūliem, pūlīs seko mums. Mēs nesakojam pūliem, pūlīs seko mums. Disene vai diskoteka, man ar dējas grīdu deka. Senjoritas mani pētā, kustos tā kā bēgtu no hipoteka. Disko bumba manā mutē, tagad visi grūvē, spešamēle manā mutē, joprojām grūvē. Vecais labais divs solis, vecais labais divs solis. Mēs nesakojam pūliem, pūlīs seko mums. Dosmīgie uzdējas grīdas, pacenčiki un fīdas. Fīdas ir tik lītas, viena ritmā kājas dīdas. Šonakti miegu amputējam, mums nav paceļam, arī džekus amputējam, ar ko nav paceļam. Vecais labais divs solis, vecais labais divs solis. Mēs nesakojam pūliem, pūlīs seko mums. Mēs nesakojam pūliem, pūlīs seko mums. Diskotekas,
Kāda domā, kur tev liekas skaistākā no viņām? Ko tu man teici? Kā tev liekas, kura komanda būs labāka? Baltā komanda būs labāka, jo viņai jāuzvar. Kā tu domā? Es domāju, vai būtu Latvija vinētā. Rīgas 47. vidusskolā notiek Superlīga meiteņu pusfinālī. Lai uzzinātu, kur komanda būs labākā un uzvarēs. Tu esi Superlīgas spēlētājs, bet šodien es tev redzēju treneru lomā. Kāpēc? Kā tā sanāca? Sanāca, jo mūsu trenerīts saslim man nācās aizstāt, jo neviens tas nebija, kas vada komandu. Pēdējās minūtēs viss arī izšķīrās. Vai esat gatavi revanšēties nākamajā spēlē? Protams, ka esam gatavi revanšēties. Un salūzām uz to, ka muļķīgi kļūdas beigās un neatgriezāmies atpakaļ. Ja tā arī zaudējām spēli, tā bija kā mūsu spēle. Esiet sveicināti! Matriksta pirmdzimtie, kompjūtera laika atvases un digitālie bērni. Ar jums kopā laikmetu cārs Guntis Vefiņš. Uz šīs dienas sarunu esmu aicinājis pašu mudīgāko no visām skolotājām, 47. vidusskolas patronesi Leidiju Mudīti Zanderis. Sveiki, Mudīt! Ar lielāko prieku dodu jums virtuālo buču. Kā jums iet, Mudīt? Vai jūs esat gatava astronomiskajai ziemai, tāpat kā es? Gatavojos. Kā tieši jūs gatavojaties? Ādu cepurītus, zeķītus. Tādu pašu kā man? Nu, nesenāks man tādu pašu. Tik labi nesanāk? Nesenāk tik labi. Nu, labi, tas nekas. Tātad, paspēlēsimies, ja? Pirmais jautājums, Mudīt, klausieties uzmanīgi. Elektriskais vilciens brauc ar 50 km/h. No otras puses puš vējš ar 30 km/h. Uz kuri pusi ies dūmi? Pavējam. Pavējam. Dūmi ies pavējam. Bet vai jūs aizdomājāties, ka elektriskajām vilcienām nemaz nav dūmu? Nē, es nedomāju. Es vēl neesmu redzējis tādu elektrisko vilcienu, kuram būtu dūmi. Man liekas, ka vecajām lokomotīviem. Tad, kad jūs vēl bijāt tādā pašā briedumā, tad bija tie dūmi. Jā, tieši tad bija dūmi. Labi, mēs klausāmies tālāk. 73 gadus vecajam Jāzepam Kulim katru dienu izkrīt 58 mati. Un tie visi tiek iemesti podā. Cik daudz ir vajadzīgas dienas, lai tas pods aiztērētos, ja tam visam ir vajadzīgs 7500 mati? Es tiešām nezinu, es domāju, ka ļoti ātri. Ļoti ātri tas varētu būt. Tur jau tas āķis, ka 73 gadus vecam onklim nemaz nav mati. Viens, lai būtu godīgi. Ļoti interesants trešais uzdevums. Mudīt. Mēs jau mudīgi tūlītās tuvojamies finišam. Jums ir jāatmin 3 cilvēki. Kas tas ir? Tas ir Bērziņš Bērs. Otrais. Kas tas ir? Tas ir Jana Čērnoks. Kristaps tas kurš? Jā. Un trešais vecīti. Nu tā kā Bertānu. Bet kurš tad Ainis vai? Nu tā kā vecākais. Tā kā vecākais no brāļiem. Nu tā kā liekas, jā. 3 esat atminējuši un mēs esam finiša taisnē. Tagad mēs ar jums uzspēlēsim roku rotaļas. Pirmā rotaļa. Atceļamies pretī. Pirmā rotaļa, ja mēs saliekam šitā te. Un, zināt, iekšķīšu spēli. Nu, ne. Tad 1, 2,
1, 2, 3, un tad mēs sākam cīkstēties, kurš noliek kur rīkšķīs. Ja? Gatavi, Modīt? Okay. Es būšu dalīts. 1, 2, 3, un aiziet tīņa. Es nolieku, es neesmu džentlmeni, es nolieku rīkšķīs lejā. 1-0 manā vadībā. Mēs spēlējam otro akmeņu šķērs papīrīts, ja? 1, 2, 3. Nekas jau nav vēlamaini, Modīt. Es paliku kuleciņu, un jūs likās šķērīts. Manā vadībā. Trešā roku rotaļa. Es lieku plaukstiņas uz jums, un jums ir jāstit. Un pēc tam es citīšu jums. Jūs man baidāt, nebaidāt, jūs man citīsiet vai nestīsiet. No. Es nobaidījos, ka līdz apliet mikrofonu. Jūs labi man paķērāt. Nu? Modīt, jūs jāsitāt tev. Krāsli. Un tagad pats pēdējais. Jūs gribat, lai tas maiks vai tas skarbs? Ārkārtīgi. Oi, otrādāk. Tā, abā, kur man tas labāk? Ar labo pakreito ūtiņu. Tā bija ūtiņa, nebaidaties. Nu jau kā, jā, nevar tā. Un viss. Jebkurā gadījumā tas bija super. Paldies, Modīt. Mēs ar jums atrodamies no skatītājiem tā, kā aziāti skatās saulē. Paldies. Kā katram jautājumam ir atbilde, tāpat arī katram mačam ir atbilde. Šis ir meiteņu pusfināla atbildes mačs un 2 komandas, kuras uzvarēs tās tiks Skolas Superlīgā. Ha! Tā kā es turpinu. Remember when you were my mama's seat? Just the goddess in the details. Girl, you got to be real. Pack a wicked punch, can't be frail. Because we can walk up on the beach, but you might cut your feet on some seashells. With the sunlight fleeting and the shadows all reaching, it stands to reason that we both should be leaving. But don't you worry, baby. Ļoti pārliecinoši uzvar. Lūdzu, 3 vārdos komentē spēli. Bet šā tiek finālā. Pirmā vieta jāpaņem. Tāds mūsu uzdevums šogad.